Shut up, Morty. You're 14. You watch videos of people on YouTube reacting to f***ing YouTube. That's the whole cycle of your generation. Consuming content about consuming content. Never creating anything real. You're stuck in an endless loop of distractions, Morty. The universe doesn't care about your reaction videos. Or your likes, or your follows. It's all meaningless, Morty. Nothing you do really matters. And the sooner you realize that, the better off you'll be. Wake up, Morty. You're stuck in the shallow pool of entertainment that distracts you from real life. Viss, ko sakam šajā video, ir improvizācija. Nekam no tā, ko mēs apspriedīsim un skatīsimies, neesam iepriekš gatavojušies. Nekas no redzētā nav jāuztver un nevar tikt uztverts nopietni. Jauka skatīšanos. Labrīt! Brokstu šaus. Brokstīs šodien mums ir biezputri, kā kārtīgiem latviešiem ar zemeņu strawberry extra jam no veikala Rīmī. Nē, bet tā ir. Nu, būsim reāli. Nu, kā ir, tā ir reāli. Būsim reāli. Ļoti daudz brokastīs ēd putu. Jā. Nu, vairāk vai mazāk tie, kam ir bērni. Man liekas, cilvēki dalās. Šī laika gaitā, kur mēs esam vadījuši šo šovu, es esmu sapratis tādu lietu, ka ir divi veidi. Cilvēki iedalās divās kategorijās. Viena, kas ēd brokastis putu, un otra, kas neēd. Otra, kas kartupeļus arī. Kartupeļus ar dasām. Tas ir kodīgi, es tos kartupeļus un dasas gribēju. Gribēju vairāk nekā putiņi? Jā, bet jau par vēl. Vairs neko. Bet labs ir, ķersimies klāt tam, ko mēs esam vispār iesākuši darīt, kāpēc mēs šeit esam ieradušies, kāpēc mēs šeit vispār esam šorīt, šovakar, kad jūs mūs skatāties. Tā kā jā, nu, liels battles. Prusaks un Sorģē. Nē, viss joks. Fēliks, mūsu draugs Fēliks pret Zintaru, jeb Dzī, jeb F6 Leks, lai viņi nebūtu diskriminēti un viņu niki būtu pateikti pareizi, lai nav kreņķis kādā brīdī. Tā kā jā, es domāju, ķeramies klāt, lieku laiku netērējām. Patērējām, bišķi laiku pastāstīja, ko tu gaidi. Ko es gaidu? Ko tu sagaidi? Nu, kā es iepriekšējā mūsu epizodē teicu, beigās, kad Fēliks uzvarēs, man tā arī liekas, jo, nu, viņš visas tā šova laikā šobrīd, man liekas, diezgan labu sniegumu parādījis. Ir lietas, kas man tur kaut kādā brīdī nav patikušas, bet es domāju, ka tas jāliek pie malas. Okay. Un ja tev būtu tikai jāmēģina prognozēt, cik reizes šī battle laikā Dzintars pateiks bazarē? Bazarē. Cik tas apmēram būtu, ja tavs minējums? 6. Padomā labi. Šis 6? 6 bazarē. Bija pa izvēli. Jā. Es saku kaut kādu 12. Ok, es būtu pieticīgs ar pusī tieši. Bet labs ir, es domāju, ķeramies klāt. Yes. Skatāmies, klausamies. Kas ar skaņu ir? Mums tur labi skaņu. Skaņu būs. Tiešām mēs būs. Mēs tāpat nekad neko nedzirdam. Jā. Insider. 371. 371. Viens klusuma brīdis. Pārspēr. Mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 371 battles Palladium. Vai jūs esat gatavi pusfinālam? Izklausās gatavi un ceru, ka esat arī gatavi jūs, skatītāji. Pirmkārt, pirms mēs sākam, liels paldies ir LVBet un Monster Energy. Vai varam viņiem arī iedot rokas sniegt? Ak, šī zamā balss uzreiz, ne? Nosvīdi, bļa. Labs ir vēlreiz, vai esat gatavi batlām? Pamostamies, nedaudz! Ideāli. Nu, tad ejam pie reperiem. Reperi pa labi no manis, saki, kas tu esi? F6 Leks funkcija. Nav nekas liek jāsaka. Sēž gaisā. Reperi pa kreisi, saki, kas tu esi? Dzīvi, tie cilvēki, bez bazara. Ierod rokas, dzīvi, eju! Kaut kāds. Labi, okei. Pēc izlozes pirmais sāka F6 Leks, tāpēc Meloš šeit, vai mēs varam sākt, un pirms aizsākam Palladium iedaram trokstai! Aiziet! Intervijā teica, ko varam arī sākt ar to. Gribot viņš to Lake Smoke, tūlīt paraus bālojo. Fujaks nevis bazarē, bet prosti kaut ko vāvuļo. Nelīdzēs at masku šoreiz kaut vēl labi tēlot. Protas iečaukoja pantu, tu diviem atmet ar roku. Jo nebija nemaz sarakstījis, tev nebija skaitīt ko. Bļet, tu esi nožēlojams, es savu kļūdu nožēloju. To, ka pagājušajā batlā slims bija arī Fujaks notēloja. Vienīgā tavu diagnoze bija ultra mega pār
ordinārs pokets, es uz beat nāk ar sāns līd uz katra track crashing out. Skaties labā prātīgi, tūlīt vēl viens reperis par meliem dabūs mācību. Betlā šitas džeksis karps aizkulisais nūņas vaid, prasīja, lai iet easy on him backstage ablē žūrijai. Viņš skatāk palūgt aizskata cilvēkiem. Var YouTube arī paši pagaies. Okay. Pagaid, YouTube. Cieši tos appisējis, pašam pret sev godu nav. Dībo, lai man iespēja lūdzu, ļauj man skaitīt otrajam. Pēc Battle Griana vlogā pēkšņi viss viņam ir 100. Sapvisāt bišķi meistarībā, aizmirst, ka ir slims. Bļām, sikadis shit, ar tādiem meliem nedrīkst sajiet. Tēlo, ka ir slikti, pēc tam aizpist dzert uz labiet. Katrā batlā nāk slim, vienmēr rapo Cold Lakes. Un es pirms savu Dībo batlu čīsti dzēru Cold Rakes. Tu mēģināji dabēgt tekst, mājās rijot kotlets. Tu prost loksēs, pēc tā batlu čīst būs žoskveits. Tad, kad storyteloju, vienmēr visam iedod kontekstu. Tad, kad rakstu panšas, man tie nābļēt tā kā kombens. Tevis apist fantāzija un viss tavs lirika kontents. Ir runā pa sūdu, par ko tev pašam ir kompleks. Oriģināli kaut kur laikam no tukuma laukiem. Tu sei tik ar mās, tā bija bērnības draugiem. Tad tīneidžeru vecumā sāk čomoties ar taukiem. Sāk Twitterī viņš rakstīja huiņu, domājot ap pautiem. Lielais puika tagad uzlīdz Big Boy dzintarsnīk. Runā viņš par porņikiem un vēl visādu huiņu cīt. Pietik ar to cringe man, jo tad, kad es līdz pusē tik, ieraugot kā dzintars, bļē, bučojās ar Anģelīku. Bļē, pa ko tu domā, kad drukā tu tos pants, savus pornstāru transvestīt, kas vēl tev prātā daras, nevis es, bet dzī, tu tik tālāk dēha ļāvas pagājušajā etapā, viņam bija 2 reiz vairāk lāžas, runā tu par pornu kūts, šitam scenārijs ir mans, tiks izpists kamerā par naudu, tu esi only fans, pirms Battle saka papisīs, par to ir jāliek bans, tu arī producē, tā pisies mājās taisīt dramas, papis šito instaman, saprašana tev nav ne gram, varēja nomest bišķi lieko, iepist vairāk tekstā svar, maina balss 5 reizes, pilnīgi pohuj, ko tu dari, tāpat visas 5 balss Batlā šodien iem pa man, rauns, bļā. 5 balss gan nesanāca, būs 3 tikai. 3 tikai. Interesanti, ka viņš to nepamainīja, zinot, kad varbūt šitais ir pirmais battles tajā vakarā, bet arī tāpat viņš varēja paspēt norēģēt un tā kā pamainīt uz 3. Nu jā, nezinu, būt sajaucis kaut ko. Skanēja labi, ne? Zini kā, tev nelikās, ka viņš bija pilnīgi tā kā savādāks nekā pirms tam? Viņš tāds, nu, tas beats tāds pateicīgs likās. Man arī likās tāds beats, kur viņam labi sanāca Bet, nu, zini kā, tas bija tas, ko es no Feliks sagaidīju, varbūt arī pirms tam ceturtdaļfinālā, ka bija. Ceturtdaļfinālā, man liekas, viņam tā negāja. Nu, man tas battles ceturtdaļfinālā nelikās tik cool kā šis šobrīd pirmais pants, jo, zini kā, tagad viņš pēc zīmēm patīk, ka viņš visu pantu mauc ar kaut kādiem reāliem faktiem. Nu, tas jāsaka, ko es arī gribēju teikt, ka te viņš ir parads, vai ne? Nu, te viņš tā kā, leķis neatgājas močītos jā, faktus. Jā, te varbūt nebija tik daudz par kaut kādiem ļoti tādiem smieklīgiem vai aizskušām lietām, bet vienkārši tāds overall izgāja cauri, kā viņš tur bērnībā ir kaut ko tur rakstījis. Ar māsu draudzējies. Ar māsu draudzējies rakstījis Twitterī. Man patīk tas, tu esi only fans. Bet, nu, nekas tāds baigi, kas tāds smags vai nu, noraukt jumtu, nē. Jā, tīri skanējums un vispār tas izpildījums noteikti ir kaut kas, ar ko dzīvi būs jāscenšas, bet tā, ka būtu kaut kāda baigā bedri, jau paspēt izrakt tā īsti. Nē, nu, zinot dzīvi, vismaz arī tas 8. fināls, 4. fināls, kas bija, nu, viņš kaut ko arī prot. Nu, viņam mēs daudz ko, man liekas, varam arī sagaidīt, tā kā grūti šobrīd arī pēc pirmā panta, ko Feliks ir nobliezis. Grūti pateikt, kā būs, bet viņam būs jāpacenšās, man liekas, uz šo visu, jo tas storytellings arī, ko viņš tur pats pieminēja, kā viņš noliek, tas bija labs. Šis bija reāli tā, ka tu klausies un ir cool. Jā. Varbūt jā, kā tu arī minēji, ka tur nebija baigi, kur aizķerties pie kaut kāda, nu, kaut ko īpaši tādu. Mēs jau arī nedzirdam, mums viss pārgalvā. Mēs jau neesam, kas tam mēs tādi. Nezinu, kāpēc vispār jūs mūs skatāties. Bet, nu jā, šis bija labs, es gribu dzirdēt, ko dzīvi viņam dos pretī. Vai mēs varam ierot rokas dzīvē jau? Kaut kā te baigais pārsvars. Aiziet, Melošēk, aiziet dzīvi. Pirmais rāns, let's go. Es neesmu sarakstījis, bet... Ko? Tu neesi sarakstījis? Ok, labi, iedos vēlreiz. Reload, lūdzu. Kas? Kas ir not? Ok, vēlreiz, davai. Aiziet, Melošēk, iedodam vēlreiz. Aiziet.
tu neesi favorīts, mēs iepriekšējā etapā jau sapratām. Bez burlaka kā pretinieka dietelt izliep brīgoli vairs nestrādā. Viss, kas paliek pāri, kaut kād pāķi piedūriena primitīvām atskaņām. Un ja paskatās zem tā paša betla apakšā pēc viedokļiem var secināt, ka tu iegāji tik vāji, ka pļē gandrīz visi domā, ka tā uzvar bija sarunāt. Ironiski, jo tagad sanāk, ka tu burlakam esi parādā pa visu šito uzpūsto hype. Un tagad cilvēki no tevs bezcerīgi brīnumu gaid, bet tu nevari to piegādāt, jo bez gimmikiem tev visas rindas vienāds gan. Kas tu notiek šobrīd? Viņš freestilo vai? Kāpēc viņš teica, es neesmu sagatavojis un kas tur notiek? Es nezinu. Jā. Labi, skatāmies tālāk, ja Es bez bīta stil izklausos kā nepēc, tu bez bīta izklausies kā netiks smieglis gatis, kā Andris pisies, bļē, uz Latvijā ir talants, te tavu stand-up rutīna nav vajadzīga, bļēģi. Kamēr tu tur izvisīgi centies uzrakt kaut ko personīgu, meklē kuri... Ok, inčīgi. Ko es aizmirsu pateikt, kamēr es neesmu aizmirsis par F6 laiku, ko teica. Tur bija diezgan liela daļa no tā viņa panta. Viņš apspēlēja, ka dzīve bija tālāk, viņš ir slims. Ķipi iepriekšējā reize kaut ko tur. Nu jā, ap to tas viss bija galvenokārt laikam vērsts. Un tā tas bišķi pa bēmēs. Diezgan. Kerač, es jau laikam, zināju, es nezinu. Šitais viss, kas tikko te notika. Nē, mums ir kaut kas jāpasaka, lai uzlabotu to vaibu. Tagad man... Jā, dzīvi, viņš centās. Bija labi. Nu, nē, diezgan hujovi bija. Es nesaprotu, kas tas vispār notiek. Es arī nesaprotu, viņš tā kā freestylot mēģināja tagad kaut ko. Jo tas arī, ko viņš māca, tas izklausījās tā nevisai ar atskaņiem, ko saistīts. Ok, nu klausamies tālāk, kas tur notiek. Nu, flow ziņā noteikti Pēlks sanāk labāk. Labi, neko darīt. Vai varam ierot rokas F6 legs par otro raundu? Jā. Aiziet, F6 legs, aiziet Melojšeik, aiziet. Otrais rauns. Yeah. Kāds ahuj battle raps, viss taisīt savu prikol rap, atkal satīni mix and match, beidz sūgāt jau mixtag, tu feministu var pisnāk, tev punch sita kā bitch slap, pat kad tais tu chit-chat, tev bigs drap, bet grib tēlot tu hitman, tā kā sūtīts būt no alīša, pēc mēneša atnāc brāļs, pasmaid ar tiem dzelteniem zobiem, tu mečos etap krās, pagaišajā pits tā kā metriņam, sarūsējis vāģis, atnāks battle sāk pa metriņam, ceru, ka to uzsauks mās, jau, es ceru, ka saprat jau startā, dzintar tikai ar flow neies krastā, man teiks nav fakts faktā, lai tāds kā dzīvības atstāt idioti. Man ir flows uz flow, bet es nodiršu fujaks nevis tais show. Es rapoju tā, kā es gribu, bro. Tev ir 10 flow, viņi sūgā dau. Karoč. Es gribu šo daļu visu apakaļ. Pēcīt, ar prieku. Bišķi pārcentos. Kāds ahuj battle raps, viss taisīt savu prikol rap, atkal satīni mix and match, beidz sūgāt jau mixtag, tu feministu var pisnāk, tev punch sita kā bitch slap, pat kad tais tu chit-chat, tev bigs drap, bet grib tēlot tu hitman, tā kā sūtīts būt no alīša, pēc mēneša atnāc brāļs, pasmaid ar tiem dzelteniem zobiem, tu mečos etap krās, pagaišajā pits tā kā metriņam, sarūsējis vāģis, atnāks battle sāk pa metriņam, ceru, ka to uzsauks mās, jau, es ceru, ka saprat jau startā, dzintar tikai ar flow neies krastā, man teiks nav fakts faktā, lai tāds kā dzīvības atstāt idioti. Man ir flows uz flow, bet es nodiršu fujaks nevis tais show. Es rapoju tā, kā es gribu, bro. Tev ir 10 flow, viņi sūgā dau. Karoč tā, vienmēr sakot, da guča iemācība Rigzijam rapot. Rasnais, bļa, grib te batlot, šaka hek, es to lāc atkot. Žoskais pacam pietiks kepot. Pāris gadu tu nagi sāks lakot. Pohuj nejūt, bišķi smako. Šireiz vismaz savu matu sako. Batlos nav tāda writer blog. Pros nemāk rakstīt teiks log. Iedod man vēl vien pusi op. Skarās, kā es hitoju dzīspot. Bez effort, dzīve nedabūt pat no escort. Grib runā par kucēm uz rekordu, tev nedod pat, ja tu hito jackpot. Es rakstu hard, viņi teiks soft, ikoniski man jābūt uz desktop. Pašol nahuj dzīliek pakā un taisbred dzintar eksport. Vajag pasportot, nepietiks tikai e-sport. 401 dzīdzī
pārtīs dzīt ablim jau nes tort. Nav vairs dzirkstieši dzinēji tavu, dzīslās dzīvērs dzīvības nav. Vien dziesmu tik dzirdēji tavu, to bazarē huiņ kā dzirnavs mal. Komā dziļāk man iedzelt var, raps nav tevei dziedāt, bļeģ. Nav vairs dzirkstieši dzinēji tavu, dzīslās dzīvērs dzīvības nav. Atnāc šeit bez mērķi, tāpēc sezonu pamet bez goliem. Štais žeks nav gatavs batlam, bet ir gatavs grijāna vlogiem. Pār santīm samet ar čomiem, lai vakarā sanāk džoniem. Cer, ka žūrijā būs beatmaker, jo cenšas izbraukt ar flowiem, bļeģ, nebūs. Pants. Nu, principā, paldies. Bet, jā, nu, ja mēs tā pa otro pantu paskatāmies, tas bija jebaļi. Nu, tā kā, tur bija flowi, un te flowi bija tāda, tas viens bija tāds, kurš tā kā, nu, šīs tā kā vienkārši, es nezinu, kāds īpašs tā saņems. Nu, jebkurš kāpēc šī saņemtos, jebkurš, kas viņam būtu pretī. Bet, nu, zinu, tu vēl esi nokuls pirmo. Tur, es nezinu, kam ir jānotiek. Bet, nu, ja mēs tā paklausoties, varbūt ne tā, ka virspusēji, bet tā ieklausoties vispār tajā viņa otrajā pantā, Feliksa, tik tehnisks viņš īstenībā bija. Viens vispār viss tas flows, kādā viņš arī mauca, viss tas, ko viņš pateica, un arī tas, ka tu tā vidusdaļa, kuru viņš mauca, ja mēs sadalām to visu viņu otro pantu 3 daļās, vidusdaļa, cik daudz vārdus ar dz viņš pateica. Nu, tas ir tik tehniski, reāli. Maza varbūt, nu, ne, es nevarētu teikt, ka tā ir maz nians. Viena no niansēm, ko ļoti labi var redzēt, ir tas, ka viņš ir, brutāli sagatavojies. Nu, tas ir, jo tur čuvakam. Tur bija arī prikoli par to G-spotu un dzintara eksportu un overall ļoti skaisti. Un par to, daudz, protams, ir par lieko svaru joki, kas arī ir kaut kas, ko jebkurš izmanto. Nu, bet izmanto, bet tas ir cool, tas ir jebkurā gadījumā man. Bet nē, šis otrais pants bija labs. Es domāju, ka varbūt... Es pat varētu nestīties tālāk, ja tālāk otro klausīties, bet labi. Bet nē, klausamies dzīvi. Šitais jau ir pusfināls. Labi, dzīri jāatbild, vai dzīri kaut kas ir šitajā? Tev nav šitajā nekas? Labi, iedodam maksimāt rokas, nevis laiks, trešais rauds! Tu dzirdēji? Pak, ko? Kas tur? Laiks, trešais ir šitajā? Tev nav šitajā nekas? Labi, iedodam maksimāt rokas, nevis laiks, trešais rauds! Kā tā? Paklausīsimies, ko Leks ir sarakstījis. Bet kā, man vienkārši interesē, kā, ķipa, prosti nav. Pagaviņi. Taps ir dāj. Es prom. Aiziet, Melošai. Šitais arī izklausās, ka būs karalis. Nu, pizdzēts. Jā. Nedabūt to cash, te ar flowiem nebūs aršana uz cash, tek beat, tu māki bazarēt tik kašmar, uzrakstāt tekstu, ko ir grūti saprast pašam, ķip viss 4 bāri, bet tāpat nav sakar, var iedot uzzvanīt, saka, lai brauc tev pakaļ, sajūtos bišķi sūdīgi, kas apvis tev vakar, grib šogad uzstāties, sapņo tālāk atmar, nav 2003, tā nebūs dzintara vasara, jau čeko, nevar uzvarēt tu īsti nekā, zelts, sudrabs, bronz, dzintara nav trīniekā, mazais sivēns domā, ka te ar beef nākon forever smirdēs, kā gaļas kombināts sūds. Viņš no nākotnes ir? Nē, nākotnes smirdēs. Tas vienkārši, labs fakts. Normāli, jā. Kas tas, tu esi dzirdējis par kodu dzintara vasara? 2003. dzintara vasara. Tur bija kaut kāds... Nebija tas kaut dzintars čīči, kas tur... Viņš nebija ap to laiku. 2003. gadā, domāju, viņš izlaid tā dziesmu vasara? Jā, nebija kaut kas vai... Varbūt tas ir tā doma. Es gribu zināt, kad... Grīz pasit. Šis ir vispār fakts, ko man pat interesē noskaidrot. Tā, kur tas ir tā? Mūsu draugs Dzintars Čīča. Labi, putvīgi. O, jā, vai ne? Tā bija tā dziesma vasara? Jā, tu esi vasarā. Un 2003. gads. Jā. Feliks bomba šitais ir. Šī bija laba lieta. Bija faktčeks pat jātais. Jau čeko, nevar uzvarēt tu īsti nekā, zelts, sudrabs, bronz, dzintara nav trīniekā, mazais sivēns domā, ka te ar beef nākon forever smirdēs, kā gaļas kombināts sūcā battle, performance update, tu šī tik tālu tik, jo par tevi nav ko pateikt, ko šovmeču sezonu reizes izlaida update, iedev man jāso ar minimālu upgrade, 4-0-1 tiešām atbilstoši dzīvi, tā ir klīt, kur džiep saka, īstenībā jāso ir baigais upgrades. Es viņu neatpazinu. Jūs jau arī neatpazināt.
Jāso, viņš tev neatpazina. Tas bija labs, tu man pārsteidz. Jā, Saules mums atsūt bildi. Ko es satiku, mēs arī neatpazina. Šitais bija cool, tas bija cool. Lielākie G, viena balss viņam svīt, ar otru tēlo G, tad, kad dzīve maina sounds, tā ir līdzskaņa mīt. Mēģina visu savus skills parādīt vienā batlā, sapinās sevī dzīve ar kamolu kaklā. Nav vairs īsti interesantu papis pirmā pantā, Timberland dzintaram es pārprosu stampāju, uz Timberland beat dabūju repots pret zābak. Jau galinieki, moš kā izšau viņam kādu grāmatu, zinādāk tas loks 3 reizes pants pārakst, uzpis galvā lakat. Tur jau ir baigi kaut kā. Sāk palikt skarbi tajā trešajā pantā. Man patika tas, ko viņš pateica, ka viņš jau papis pirmajā pantā. Jā, pēc tam bija Timberland, ar Timberland mītu zābaku, un ne, uz Timberland bija mītu zābaku, un kas tagad bija pēdējais, ko viņš teica, jo man jau izkrit no galvas. Redz, tāpēc ir jāpauzā, jo es nevaru atcerēties. Moš kā izšau viņam kādu grāmatu, par to galvenieku un grāmatu, jā. Viņš loks 3 reizes pants pārakst, uzpis galvā lakat, jo bail no savu sānskat, nenoslēp to tuklumu. Drīz jau vajadzēs puptur, tu kung fu pan, kad sāks domāt tu pa uztur. Domā, ka viņš iedars, tu kļūs pa upuru. Neīstais apels pisies apakaļ uz tukumu. Širā 6 sezonu, nemainīga prognoz, dzintars ir fake un tikko sadeg kā fosfors. Visās dzīves sfērās vienmēr bijis lost cause, punts jau tik liels, drīz ceļiem vajadzēs ortoz. Džeks vēl projām raksta kladītē ar tīnt, bum, behu, bīm, tāpat pasūkām ar pīmp. F6 battles man uzvar 600, aizēja vēl ar kādu papisēju, izlaid single, ble, pant. Tā ir izvarošana. Bija rosti, jā. Bet tas ir Tur bija vēl tāds interschēma par to sadeg kā fosfors, ka tu esi fake. Nē, tas ir ārprāts, tas ir vienkārši. Vai, kas te tikko notika? Tas ir tā kā vienā sezonā Feliks var vienkārši 2 reizes izvarot kādu, bre. Jā. Tas ir tā kā viņš kādam dara pāri visu laiku. Bija skaisti. Es nezinu. Paskatīsimies, gan ko žūrī teiks. Varbūt Zintaram būs 3. Ko viņš pateica? Ierapo 3. pantu, tad tu man var pieskarties. Apčamdīs viens otru. Ir, jā. Ieslēdz mikrofonu, tad tu mikrofons. Ok, labi, dzīvi, 3. pants, vai mēs varam vienot troksni? Ai! Viegli dirts, ka tev pūs spēle aiz muguras stāv, bet tad, kad atdala no bāra, kas tur paliek pāri, kaut kāds iedomīgs stiliņš, ka tirs viņš man bļē visu būtu, mēs citur, tev gan jau piksēs būt mitrums paga. Uz beat tais homicide, šitas normāli pacanside, tas ir homicide, tīri tavai zināšanai. Ok, apakaļ pie lietas, es ne tikai aizņem vairāk vietas, arī nāk smagāk, bār labāk, bet tad kā sanāk, ka tavu vidū vējo huļtā uzhaipo, ko lūdzu paskaidro, jo es kaut kā neredzu hype, tu saka, negribi būt battle rippers visu laiku, saka, bļaļ. Nē, šis bija šos nebūs. Nebūs, jā. Ok, labi, paldies par sadarbību. Tu biji tuvāk. Neviens no mums negaidīja, ka viņš iemāks. Ok, labi, neko darīt, ierodam troksni, F6 Leksam par batlu. Tur tā huņa, ka daudz citi, kas izkrit, viņi būtu sagatavojušies uz to pusi. Jā, tas pārfilmēt, viņi negrib šī. Laiks žūrijai. Tāpat kā teicu jau iepriekšējo reizi, mums te bija problēmas ar žūrijas komplektēšanu. 3-0. Leks ir 2. finālists, kas tiek iekšā un cīnīsies pret Dafiju. Diemžēl, vai par laimi, bet ir jāraksta, mēs ceram uz to nākamo, mēs tev iedosim uz nākamo vēl iespēju. Iedod vēlreiz troksni šim batlu! Tas bija 3-7-1 fināls 26. aprīlī. Nāc ciemos, būs ļoti karsti. Let's go! Nevienāk, ka mēs tā nedarījām. Nē, es vienkārši neatceros, ka mēs būtu viņu salikuši kādās vietās, kā uzvarēs. Es to neatceros. Zini kā, man ir prieks vismaz, ka F6 Leks bija gatavs. Viņš viens pats izvilka visu to bādu. Es piekrītu Bruno teiktajam, kad ir jāņem nost tas dzino Cypher un vispārējais, ka tur baigās piekāpes nevajadzētu. Dzīvē visāds lietas var gadīties. Bet tā kā viņš arī pateica, būtu laicīgi pateicis. Vēl bija 10 čovaki, kas gribētu viņu vietā būt. Tāpēc, man liekas, ka tas bija tāds,
Tik, cik viņš dzīvi sevi sākumā parādīja. Bet interesanti, ka viņš atnāca beigās, zini, tāpat tas tā bija. Jā, nu, es nezinu. Es nezinu, ja godīgi īstenībā tagad pēc tā, ko es dzirdēju no Feliks, vai es nezinu, ko finālā tagad sagaidīt Dafijs pret Feliks. Jo, ok, labi, tur saprotu, tur abi čoko, nu... Pret ko Zals tad cīnīsies? Nu, ja ne pret Zīti, tad es nezinu, pret ko, kas būtu tas, pret ko viņam ir jācīnās par to 3. vietu. Nu, kas mums izskatās, ko mēs gribētu atpakaļ varbūt? No tiem, kas bija spēcīgs? Nu, vai nu Linlī vai Dībo? Jā, es tieši to pašu gribēju teikt, vai nu Linlī vai Dībo, jo tie bija divi tādi spēcīgi arī, kas no sevis labu sniegumu parādīja, bet bišķīt bija viņiem pārspēks otrā pusē, pretiniekam. Dzīvi iepriekš iznāca ārā pret LKI Dībo, jā. Nē, pret Jāso. Nē, viņš iznāca pret Jāso. Jā, tad pret Dībo. Tāpēc, ka Jāso nokūl. Jā. Pēc tam viņš bija pret LKI Dībo. Tas diezgan labi izklausās, ja LKI Dībo ielikt dzīvi vietā. Nu, tas būtu tāds, ja mēs tā skatāmies. Nu, nav jau teiks, viņš gribētu baigi arī pret Zalci iet, varbūt. Bet viņš viņu ir... Ko ne? Ko ne? Nu, tā kā vai nu 3. vai 4. vieta. LKI Dībo varbūt tev ir iespēja. Es ceru, ka tev ir iespēja. Tā kā tā. Paldies jums, ka skatījāties. Paldies Feliksam, kas izračīja visu pasākumu. Viens pats iznesa saviem pleciem vakar. Nu, tas ir, es domāju, gan. Jā. Tas vakars bija diezgan tāds, viņš varēja būt slikts. Man īstenībā tagad interesēja, kā tur tam Dzinteram gāja, kas tur taisa tos logus? Logus Griens. Griens, jā. Nu, paskatāmies kaut kad pēc tam. Nu, mēs skatāmies, jūs arī paskatāties. Tadā! Mēs ieliksim varbūt linku apakšā uz to logu, ja atradīsim paši. Ir uz tos aptīks dēļ. Tas nāk sarakstījums. Viņš ir visas, bļaļ, jāpis. Kā par to, kā mēs tālāk to ir jāizvēl? Es nezinu, it kā sportā, ja ir, piemēram, tehniskais lūdz 5-0, tad tik un tā tiec tālāk. Ja tu man apsoli, ka tu uzrakstīsi un ekspisīs man fināli. Vai arī līgums un naudas sods? Jā, var arī tāda. Otrais sauc man jābet. Sauc, jā. Un tev ir 26. aprīlis, tie ir, bļaļ, 2 mēri. Viens kauna apels izstāvēts, tāds otrs ir... Nē, nu stāsti, bļaļ, kas notikās? Es tev tur sahaipoju, es pēc tam vēl paklausies, es īsmā biju palaidis garām, ko tu pa Sudrabu pateici. Sanāk, ka Sudrabam šeit Latvijā koncerts un tu nočauko. Man liekas, pat cilvēki kaut ko bija tur pārpratuši par to Sudrabu. Jo es vienkārši tur nebija viņam uzdiesiens. Man šķiet viena bija. 2 bija, kur bija flips, par to Sudrabu pīmu vēl kaut ko, tas bija, tāds es saprotu, bet kaut kas tur bija. Tas jau ir, es jau saku, ka Sudraba organizācija un, kad Dībo ir ar viņiem. Nu labi, tas man, zin kā, tev uzdiesiens, ka Sudrabam konts un tu nočauko šodien atkal. Kas notiek? Man pret Sudrabu nihujā nekā nav, pret viņu. Kas notiek? Kas notiek? Zini, Grien, es tev varu apsolīt, varbūt es tev varu detalizētāk pēc sezonas pastāstīt. Jo man ir vēl iespējams jābetlo, un es negribu dot informāciju, ko vēl izmantot pret mani. Bet es varu pateikt to, ka tā bija mana lāža. Nekas ar Leksu saistīts. Leks bija Zebis sagatavojies, Zebis noskaitīja. Tā jau nepateiks. Ko tev vēl var pateikt? Laikam vienīgā labā lieta arī Odiņš man piekristīs, kad ieradās. Ka ieradās. Tas ir rītīgi respekts. Jo tomēr tas paliek arī internetā, un tu to tā kā atzīst, ka tu bišķi loks. Es varu pateikt tagad pēc pieredzes, kad atnākt uz bētlu nerepot ir grūtāk nekā atnākt uz bētlu repot. Tas ir žauska, jā.